Tātad šodien ir ievada lekcija kursam dziļāk par vārdiem. Tas ir tāds metaforisko kāršu ceļvedis, kurā mēs varam gan izmantot šos jaudīgo instrumentu pašizziņai, gan arī, protams, konsultējot klientus. Šodien mazliet iepazīstināšu, kas tad ir vispār metaforiskās kārtas, izstāstīšu tos principus, un šodien arī piedāvāšu jau vienu tehniku, kur varēsiet paši mazliet pamēģināt, kā viņi strādā un ko viņi saka. Jā, tā kā cerams, būs interesanti. Bet vispirms es gribu iepazīstināt ar sevi. Es esmu Žaneta Krūmiņa, psihologs, starptautiski certificēts coach, life coach, un, protams, arī esmu izmācījusies jaunā psiholoģija centrā 3 gadu kursu un saņēmusi kvalifikāciju NLP meistars, tātad neirolingvistiskā programmēšanas meistars, un arī esmu Latvijas Tarologu asociācijas biedrs, certifikācijas komisijas pārstāvs, certificēts tarologs. Un mana ikdiena paiet individuālās un grupas konsultācijās, kā arī dažādās semināru vadīšanās, apmācību vadīšanās, meistarklasu vadīšanā, un, protams, arī nodarbojos ar transformācijas spēlēm. Pašlaik tas tāds pēdējo gadu tops. Un mana pieredze ar klientiem, gan kā psihologam, gan kā coacham, ir jau vairāk kā 15 gadi. Arī kā tarologs esmu jau vairāk kā 10 gadus. Nu, lūk. Ja mēs tā paskatīsimies, tad mūsu pasaule pilna ir ar dažādām zīmēm, dažādiem simboliem. Jā, mums ir apkārt pilns ar ainavām, pilns ar dažādām situācijām. Un katra no zīmēm, simboliem, situācijām, ainavām kaut kādā veidā kaut ko mums stāsta. Te ir jautājums, vai mēs to visu saprotam, vai mēs varam iegūt atbildi no tā, kas mums ir apkārt pasaulē. Un visas atbildes, to neesmu es teikusi, to saka lielie guru, pasaules guru, jā, gan psihologi, gan filozofi, jā, gan tiešām garīgā skolotāji. Šis teiciens ir tāds, ka pilnīgi visas atbildes, kas jebkad ir bijušas, kas ir tagadnē, vai kas būs mūsu nākotnē, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, viņas ir mūsos pašos. Viņas ir mūsu zemapziņā. Ir jautājums, kā no šīs zemapziņas krātuvītes šīs atbildes mēs varam dabūt ārā tā, lai mēs viņus saprastu un varētu pēc šīm atbildēm rīkoties. Un šeit palīgā var nākt šis unikālais instruments, kas ir metaforiskās kārtas. No grieķu valodas tulkojumi, ja, tad meta ir starp, caur, un fore ir pārnese, kustība pārnese. Tātad metafore, tas ir kāda priekšmeta, vai varbūt lietas, vai situācijas, vai apstākļu, ja, īpašību pārnese uz kaut ko. Šī gadījumā mēs varam runāt, ka tā metafore vai metaforā, tā kārts, ar kurā ir šī metafora, ja, viņa ir kā pārnese no mūsu zemapziņas, mūsu apziņā. Tātad caur šo metaforu, caur vīziju, caur attēlu, caur vārdu, ja, mēs varam dabūt no zemapziņas šo atbildi ārā mūsu apziņā. Un mūsu prātā, ja cilvēkā pašā, diemžēl, ir tikai no 4 līdz 7% šīs apzinātība, apziņa. Ja, pārējais viss mūsu būtība, mūsu dzīve notiek zemapziņā. Ja? Un tāpēc šī metaforiskās kārtas ir pietiekami laba atslēga, ja ar viņām iemācās strādāt, ja, uz cilvēku zemapziņu. Un, kā jau es teicu, ka nevis tajā kārtī būs tā atbilde, bet tajā mūsu zemapziņā. Zemapziņa zina visu, un tikai caur kārti, tikai caur tām asociācijām un metaforām, kas mums nāk prātā, ja, mēs varam dabūt no šīs zemapziņas dažādas atbildes priekš sevis.
Nu, kas tad ir mak? Jā, mak ir saīsinājums no metaforiski asociatīvās kārtis. Citi viņas sauc par kartiņām. Jā, sauciet kā gribat. Bet tā ideja ir tātad un paliek viena un tā pati, ka tās ir šo te attēlu vārdu un arī jautājumu kopums, ar kuru palīdzību tātad kā instruments, kā metode, kā spēle citreiz mēs varam dabūt šīs te atbildes uz principā jebkuru dzīves jautājumu. Ja? Uz ekrāna jūs redzat, nu šeit ir tikai, es nezinu, 1/100 daļa ar tām tēmām, ar kurām var strādāt ar metaforiskām kārtīm, bet man gribētos teikt, ka ar metaforiskām kārtīm var strādāt ar jebkuru tēmu. Jautājums, vai tas ir tāds pašrefleksija, tātad cilvēks pats ar šīm tēmām var strādāt, vai tas ir nepieciešams tomēr speciālista palīdzība vai atbalsts, to mēs arī noskaidrosim pēc mirklīša, ja? Bet tātad pēc savas būtības ar jebkuru tēmu, nu, man jāsaka laikam vienīgais, ar kuru nevajadzētu strādāt ar metaforiskām kārtīm, tātad tās ir, nu, kaut kādas psihiskās novirzes, ja, psihiskās slimības varbūt, kur jau ir vajadzīgs psihiatra speciālista palīdzība, ja, bet pārējie jautājumi, tā skaitā arī varbūt tādi nepavisam viegli jautājumi, ja, tur par traumām, par kaut kādām traģēdijām, ja, par smagām emocionālām kaut kādiem pārdzīvojumiem, ja, tad, ja ir speciālists blakus, speciālists kā, piemēram, psihologs vai psihoterapeits, ja, tad droši var ar šīm te kārtīm arī noteikta tipa kārtīm arī strādāt. Jā, tātad, un vēl kas ir forši, kārtas ir tās, kas caur kurām cilvēks var apzināties gan savas stiprās puses, gan arī ēnas puses. Jā, mēs zinām, ka katrā no mums ir gan šī stiprā saules puse, gan ēnas puse, jā, un tas viss esam mēs paši, jā, un tā, ka mēs apzināmies arī šīs ēnas puses, mēs kļūstam stiprāki, mēs varam daudz motivētāk dzīvot, daudz spēcīgāk risināt dažādas situācijas un problēmas, ja? un kārtas noteikti palīdz apzināties abas divas puses. Tāpat arī palīdz apzināties resursus, iekšējus, ārējus, ja? Tāpat arī var palīdzēt pieņemt dažādus lēmumus, ja? Paskatīties uz situācijas no dažādām pusēm, ja? Mēģināt iejusties otra cilvēka, tā sakot, kurpēs. Var mēģināt caur kārtīm risināt dažādus sakārtojumus, dažādus konfliktus, ja? Un tā tālāk un tā tālāk. To diezgan daudz mēs arī skatāmies, tātad pa tēmām skatāmies šajā kursā. Nu, kas tad padara šo te instrumentu unikālu? Ja, jo visas, tad, skatoties uz kārtīm, ja, cilvēkam rodās kaut kādas asociācijas. Ja, cilvēks izvēlās kārti, viņš var izvēlēties viņu atklāti, tad, kad viņš redz šo te attēlu, viņš var izvēlēties aizklāti, tad, kad viņš šo attēlu nevar, tad pēc tādas loterejas principa varbūt, ja, un aplūkojot šo attēlu vai izlasot tur vēstījumu vai vārdus kaut kādus, viņam veidojās šīs asociācijas. Ja, kas lūk, var būt kā atslēga tam veiksmīgajam risinājumam. Un kāpēc es teicu, ka šis instruments ir unikāls? Jo visas domas, sajūtas, tēli, jā, tātad rodās balstoties uz cilvēka paša unikālo pieredzi, jā, uz viņu psihisko unikālo realitāti. Un līdz ar to viena un tā pati kārts, teiksim, ar to vienu un to pašu attēlu, jā, parādīšu te varbūt, kas man te ir kaut kā. Šādi attēliņi. Pieņemsim šāds, nezinu, vai jūs redzat, ja? Lūk, šāds te attēls. Ja? Lūk, šis attēls viens un tas pats attēls
dažādiem cilvēkiem būs ar dažādu skatījumu. Jā. Un parasti nodarbības pirmajā pusē, šajā te pirmajā nodarbībā, pirmajā pusē, kad mēs tā kā iepazīstamies, es dodu arī attēlus, nu, tā kā izvēlēties. Un jau parasti cilvēki saprot, ka viens un tas pats attēls tiek interpretēts dažādi. Ja, jo katram ir sava pieredze unikāla, katram ir savas sapratnes, katram ir sava unikālā psihiskā realitāte. Ja, un tās ir tas superīgais, kas dod iespēju kārtis apskatīt no dažādām pusēm. Jā, kārtis tiek uzskatītas jau no pagājušā gadsimta 80. gadiem par vienu no tādiem drošākiem un saudzīgākiem līdzekļiem, jā, sevis un citu izpētēji. Kāpēc? Tāpēc, ka dziļāk par to, jā, kā cilvēks ir gatavs iet šajā jautājumā, šajā tēmā, ar kuru viņš strādā, kārtas vienkārši nelaidīs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja cilvēks ir gatavs tiešām dziļumā iet, risināt, jā, kaut kādas, nu, varbūt tēmas, kur viņš saprot, ka, nu, tur nemaz tik viegli nebūs, jā, kaut ko saprast. Tad kārts dos, vai, kā saka, laidīs dziļumā, līdz ar to asociācijas tiešām tur nāks, tiešām cilvēkam būs dažādi insaiti, jā, tiešām cilvēks pamanīs ļoti daudz detaļas, ļoti daudz tādus salīdzinājumus, asociācijas, metaforas, jā, un viņš tiešām tā kārts vilks ārā, kā saka. Ja cilvēks nav gatavs, teiksim, strādāt ar konkrēto tēmu, tad kārtī viņš vienkārši redzēs bildīti. Ja, bildīti, jo nu, te atkal ir jautājums, vai tiešām šī tēma nav aktuāla, vai cilvēks aizsargājās, ja, tad nostrādā aizsarga mehānismus. Ja, un līdz ar to viņš vienkārši redzēs šo te bildīti un teiks, nu, jā, es tur redzu kaut kādas rokas vai kaut kādas aizskars un viss. Tad neradīsies šīs dziļās asociācijas. Un tas ir ļoti labi, jo cilvēks var strādāt ar konkrētu tēmu tikai tad, kad viņš tai tēmai ir gatavs. Jā, lūk, tā kā šis tādā veidā instruments ir ļoti, ļoti saudzīgs un drošs. Bet vienlaicīgi viņš ir arī ļoti jaudīgs. Jā, es ar šo instrumentu, es ar metaforiskām kārtīm jau strādāju 7. gadu. Mācījos es pie ļoti jaudīgiem speciālistiem Ukrainā vēl pirms kara, jo jāsaka, ka diemžēl vai par laimi nezinu, kā ir vieni no spēcīgākajiem vispār speciālistiem, kas pārzina metaforiskās kārtas un kas pielieto jau gandrīz no gadsimta sākuma, jā, tātad no 2000. gadiem šīs kārtas, kad viņas tā kā ienāca tā diezgan spēcīgi Eiropā. Ir Ukraiņi, ir Krievija un ir Kazahstāna. Jā. Protams, ir arī Eiropā pietiekami daudz konsultantu, jā, un speciālistu, kas labi strādā ar šīm kārtīm, bet tādu dziļumu var iemācīties laikam pie šīm 3 valstīm, kā es saku, par laimi vai diemžēl, nezinu. Jā, bet es esmu mācījusies pie dažādiem speciālistiem, un es esmu arī pie Eiropas speciālistiem, un arī esmu atzinusi tomēr to, ka lūk, šīs te austrumu valstīs, ko es minēju, šie speciālisti ir krietni spēcīgi. Nu, par vēsturi, lai cik interesanti tas nebūtu, kā jau es teicu, jā, 82. gadā Vācijā psihoterapeits Morits Egetmējers tātad pirmo reizi pielietoja šīs te metaforisko kavu kopā ar mākslinieci Eli Rāmanu. Jā, šo te pirmo kavu radīja, to, ko jūs redzat arī uz ekrāna, kava saucās reakcija, ja, pārsteiguma reakcija. Kāpēc šāds nosaukums? Nu, tāpēc, ka
ka viņi sāka eksperimentēt un pielietot tātad ar klientiem, kā psihoterapijās. Viņi saprata to, ka tas pārsteigums bija par pašu faktu, ka kārtis dod jēgpilnu atbildi. Tātad cilvēkam caur asociācijām tiešām nāca ļoti jēgpilnas atbildes, nāca insighti, ja, un nāca ļoti daudz risinājumu. Tātad precīzas, nepārprastas atbildes, precīzi nepārprasti risinājumi, ja, un šī te atklāsme, jeb insights, tātad tika nodefinēts par metaforisko kāršu galveno mērķi, ka caur šīm kārtīm tātad rodās šīs atklāsmes, šie insighti. Un, protams, tas ir tā ir tā robežšķirtne, tā kārta, tā robežšķirtne, jā, kas palīdz no zemapziņas, jā, tā tad izvilkt ārā šīs te atbildes. Un savukārt, ja mēs runājam par tādām garīgām, varbūt mācībām, jā, kur arī kolosāli var šīs kārtas pielietot, tad mēs, kā sakam, no dvēseles dabūnam tās atbildes ārā, jā. Lūk, un tad kursa laikā es, protams, arī iepazīstinu ar klasiskajām šīm te vēsturiskajām kavām, ja, kas ir Egitmeiera izstrādātas un ko var arī noteikti vēl aizvien nopirkt un strādāt ar viņām. Es parādu, kādas viņas, ja, un raksturoju. Lūk, bet mēs ejam tālāk, un kas tad ir tie zelta likumi, ko ir jāievēro tad, kad mēs strādājām ar metaforiskām kārtīm? Ja, pirmām kārtām ir jāsaka, ka kārts pieder saimniekam. Ko tas nozīmē? Tātad tas, kas strādā, jeb tas, kurš strādā ar kārti, vai tas ir cilvēks pats, vai tas ir klients, tas, kurš izvelk šo kārti, tas cilvēks interpretē. Nevis konsultants, nevis mamma, nevis bērns, nevis vīrs, nevis vecāki vai kādas tantes, bet cilvēks pats skatās, un tas, kas viņam rodās, tādas tās asociācijas, kas viņam rodās, viņš interpretē un stāsta par to, ko viņš redz. Un mani bijuši kuriozi, ja, kad, piemēram, strādājot grupā, kur ir noteikts, ja, ka katrs interpretē un skatās tikai uz savu kārti un nevis blakus. Ja. Protams, ir arī metodes, kur ir atļauts grupas darbā, ja, tātad palīdzēt rast kaut kādas idejas, risinājumus, ja, bet tās ir citas metodes, un par tām es arī starp citu runāju kursā. Bet šīs te kurios, ja, ka, piemēram, uz kārts, manā interpretācijā ir uzīmēta kafijas kanna, jā, savukārt kungs viens, viņš saka, nē, tas tā pēc žirafas izskatās. Jā, pēc žirafas izskatās viņam. Jā. Protams, ka grupa saskrien un mēģina tagad viņu pārliecināt, ka tā tomēr ir vairāk kā pēc kafijas kannas. Jā. Lūk, tā kā tādi kuriozi arī ir bijuši, un līdz ar to, ja klients tur redz žirafi, tad viņš redz žirafi. Tad konsultantam, man kā konsultantam, jā, tā tad ir jāsaprot, kāpēc viņš to redz, lai viņš pastāsta, lai viņš interpretē, jā, kā viņš to visu redz. Lai vilktu kārti, ir obligāti vispirms jānoformulē jautājums. Tātad mēs noformulējam jautājumu, uzdodam jautājumu sev. Vislabāk tas ir tad, kad mēs pierakstam šo jautājumu, jā, jo arī kursā es lūdzu visas savas interpretācijas tomēr pierakstīt, jā, veidot pierakstus, jo tas ir ļoti svarīgi. Mūsu prāts ir ļoti interesants, jo mums liekas, ka mēs atcerēsimies, jā, bet pēc 15 minūtēm mēs jau neatceramies pilnīgi nekā. Vai visādā gadījumā jau 80% neatceramies. Lūk, tāpēc jautājums un visas interpretācijas ir jāpieraksta, lai pēc tam var izlasīt un papildināt. Jo tad, kad mēs strādājam ar metaforiskām kārtīm un ar tehnikām dažādām, jā, tad ļoti bieži vēl ne tikai nodarbības laikā nāk interpretācijas. Visbiežāk vēl papildus interpretācijas nāk
pēc nodarbības, nākošā dienā, citreiz vēl pēc nedēļas, jā, kad cilvēks pēkšņi saprot, kas tur ir un kas tur bijis. Lūk, kartes var būt ne tikai ar attēliem, bet varbūt ar uzrakstiem arī. Un tāpēc, strādājot ar šāda veida kartīm, vispirms mēs aplūkojam attēlu, ja interpretējam attēlu, ko mēs saskatām, un tad pieliekam klāt šo te aprakstu vai šo te teikumu vai šo vārdu, un tad interpretējam kopā. Ja? Tā kā ir ļoti svarīgi sākt ar attēlu, ar tām metaforām un tām asociācijām, kas nāk caur attēlu, pēc tam pieliekot klāt kādus vārdus. Ir metodas, ir tehnikas, kur tiek vilktas vairākas kārtas, pie kam tiek vilktas, tā saucot, aizklāts, ja? Tad, kad mēs neredzam attēlu. Un it īpaši, ja strādā ar klientu, tad mēs lūdzam vai atveram šīs kārtas pa vienai. Ja? Tā tad, piemēram, tiek izvilktas 3 kārtas, vienlaicīgi visas aizklātas, un priekš interpretācijas mēs nevis atveram uzreiz visas 3 kārtas, bet veram vaļā pa vienai. Pa vienai skatāmies, interpretējam, pierakstam, kad viena kārta ir apstrādāta, veram nākošo vaļā. Ja? Lūk, un tādā veidā tātad mēs izejam cauri, kāpēc tas ir nepieciešams, lai nerastos hauss. Ir tīpaši, ja ir vairākas kārtas, ja, un ja viņas visas tiek atvērtas uzreiz, var rasties hauss. Ja, bet tad, kad ja pa vienai tiek vērts vaļā, tad cilvēks tomēr ir mierīgs, salīdzinoši mierīgs, un viņš spēj nokoncentrēties uz to, kādas asociācijas rodās, kad viņš interpretē konkrēto kārti. Konsultants, ja mēs konsultējam klientu, ja, konsultants vienmēr seko klientam, nevis iesaka savas versijas vai darbības. Tātad konsultants, tā kā konsultē klientus, konsultants ar lielām ausīm ļoti uzmanīgi klausās, ko stāsta klients, veic pierakstus, ja, un, protams, uzdod jautājumus, bet nekādā gadījumā strādājot ar metaforiskām kārtīm, konsultants nevar teikt, nē, tu nepareizi interpretē, jā, vai tev ir jādara tagad tā un tā, vai tas un tas tev ir jāsaskata. Tātad šis ir, man gribētos teikt, aizliegts. Jā, tātad mēs vairāk ar jautājumu, ja mēs esam kā konsultanti, ar jautājumu palīdzību ļoti uzmanīgi klausoties, vedam klientu varbūt uz kaut kādu noteiktu mērķi vai noteiktu kaut kādu atziņu, ko mēs saprotam kā konsultanti, ka vajadzētu to atziņu tā kā izvilkt ārā no viņa. Jā, bet nekādā veidā neiesakam un nesakam, kas ir jāsaskata vai kas ir jādara. Nu, un noteikti strādājot, jā, ar klientiem strādājot, jā, tad tā ir psihohigiēna, gan kāžu psihohigiēna, gan konsultanta psihohigiēna, jā, tā tad, jo, jau vairs nav noslēpums, tā jau vairs nav nekāda maģija un nekāda ezotērika, jā, kad cilvēkiem ir dažādi lādēta enerģija, jā, un konsultants, dienā var sastapties ar vairākiem klientiem, ar dažādām enerģijām. Jā, tāpat arī kārtis var sastapties ar dažādām enerģijām, un līdz ar to, protams, tā psihohigiēna ir jāievēro, kā konsultāts pēc tam veids varbūt kaut kādu sevis attīrīšanu, vai citi mazgā rokas, citi mazgā seju, jā, tur izskandina vai izkvēpina, kas nu kuram ir. Lūk, un, protams, ja arī nodarbību laikā es stāstu, ka mēdz būt šīs smagās kavas, jā, ar kurām strādā, piemēram, kaut kādām traumu sekām vai varbūt kaut kādām tādām ļoti smagām tēmām, jā, tad tās tomēr mēs turam atsevišķi no pārējām kārtīm, it īpaši arī no kaut kādām jauniešu kārtīm, bērnu kārtīm, jā, ar kurām strādā. Tad, tas tā būtu tīri psihohigiēnas pēc.
Ar metaforiskām kārtīm parasti iesaka sākt strādāt ne ātrāk kā no 10 gadu vecuma. 10, 11 gadi ir tas laika posms, kad bērns var sākt veidot ļoti stabilas, normālas asociācijas, jā, un tātad stāstīt par savu redzējumu. Ir metodes, ir arī kārtis, par tām es arī stāstu, ar kurām var strādāt ar mazākiem bērniem. Jā, bet sākot no 5 gadiem. Pavisam maziņi bērniņi ar šo metodu strādāt, tā kā nevarētu, nevajadzētu. Jā, bet es pieļauju domu, ka viss attīstās un arī ar laiku iespējams kaut kas radīsies un izstrādās metodas arī priekš pavisam maziņiem bērniem. Paskatāmies tātad metaforiskās kārtas kā varbūt tādu instrumentu, ja? Kā nopietnu jaudīgu instrumentu, un paskatāmies, ko tad mēs paši vai tā saucamās pašpalīdzība caur šīm kārtīm, kādos jautājumos mēs varam tātad viņas izmantot. Pirmām kārtām, lai mazinātu trauksmi. Jā, tā tad mazinātu trauksmi, tā saucamās meditatīvās, varbūt asociatīvās kārtas vai tādas orākulu jau tipa kārtas, ja, rādu arī, ko var darīt un kā var darīt. Noteikti, lai paskatītos vai saprastu vai identificētu kaut kādas problēmas, situācijas, grūtības, cēloņus, ja. Tātad, ja, piemēram, mēs kaut ko nesaprotam, ja, nevaram atrast to atbildi, tad ļoti bieži pastrādājot vienkārši ar metaforiskām kārtīm, tur tā atbildi iznāk augšā. Un cilvēks pēkšņi saka, paga, es visu sapratu. Jā. Lūk, tātad attēls, jeb simbolika, tā, kas ir attēlā, jā, tātad ļoti jaudīgi ceļ augšā, lūk, šīs te atbildes. Noteikti paši cilvēki var strādāt radošumam un kreativitātei. Piemēram, mums ir nodarbība, kurā mēs izmantojam šīs te abstraktās kārtas, jā, un atkal nosakot emociju, kādu emocionālo fonu, nosakot idejas, strādājot ar projektiem. Abstraktās kārtas, tātad tur, kur jūs redzat, neredzat konkrētus zīmējumus, bet redzat tātad kaut kādas krāsu, ja, kombinācijas. Piemēram, es esmu strādājusi ar organizācijām, kur ir tie saucamie brainstormingi, ja, un iedodot šīs te abstraktās kārtas, tiem cilvēkiem pēkšņi tur tādi kreatīvas idejas nākušas ārā ir, ka jā, tā kā lūk, šīs te ideju impulsi caur metaforiskām kārtīm ir kolosāli. Protams, mērķu sasniegšana, tātad paškoučings, mērķu uzstādīšana, mērķu sasniegšana, motivācija, prokrastinācijai, jā, mēs to arī visu ņemam. 4. nodarbībā stāstu rādu tehnikas un arī, protams, kuras kārtas izmantot. Jā, prokrastinācijas novēršanai, un vienkārši pašiedvesmai ikdienā. Jā, tur, piemēram, rādu ir tādas dažādas sajūtu kārtas, jā, kas ir mūsu Latvijā ražotas. Fantastiski tādai pašiedvesmai ikdienai, kā ikdienas kārtas izvelk un tāda, idejiski paņem, jā, kā moto, kā dienas moto. Pašattīstībai, tā saucamais self-caring, jā, kad ir, tātad parūpējies par sevi. Jā, lūk, šīs te visas tāda veida metaforiskās kārtas kolosāli strādā ikdienā. Jā, afirmācijas, kārtas ar afirmācijām. Jā, atkal kā dienas moto vai kā nedēļas moto vai kaut kāda šī brīža moto, jā. Ļoti, ļoti labi strādā. Ko darīt ar metaforiskām kārtīm, ja mēs gribam parādīt, kā tad ir foršs instruments savai ģimenei, radiem vai draugiem. Šeit ir jābūt ļoti, ļoti, protams, prātīgiem, jā, bet kas ir tās tēmas, kad mēs varam pieaicināt savu ģimeni, jā, radus un draugus, darboties ar metaforiskām kārtīm, skatām no malas. Jā, piemēram, šeit var būt tas moments, ka
jūs, piemēram, darbojaties, nu, kopā, es nezinu, ģimene, ja, ģimene risina kaut kādu problēmu. Ja, un visa ģimene kopā ir sanākusi, un tā tad jūs varat iedot šīs metaforiskās kārtas, uzdodot konkrētus jautājumus, katrs izvelk to savu kārti un pastāsta, ko viņš redz vai kā viņš redz šo te jautājumu vai situāciju, ko ģimene risina, ja, tā tad no sava skatu punktu. Un tad var likt kopā, ja, visas tās idejas un skatīties, kā mēs varam atrisināt, piemēram. Ja, tā tad, lūk, tādas citas perspektīvas ieraudzīšana. Ja, noteikti atbalstam, noteikti iedvesmai, noteikti resursam. Ja, kad mēs piedāvājam, nu, kaut vai tiem pašiem savam partnerim, ja, tad nu, resursu kavu, jā, kur cilvēks var izvēlēties, kur partneris var izvēlēties kādu resursu, kas viņam var palīdzēt dotajā brīdī, teiksim, nezinu, attīstīt karjeru vai tikt pāri izaicinājumam, vai, es nezinu, vai uzvarēt kaut kādas tur problēmas savas, jā, atrast risinājumu tā tālāk. Noteikti var tas saucamais storytellings, jā, kas ir ļoti, ļoti forši ar šīm te Dixit kārtīm, un dažādas tehnikas arī stāstu, kādā veidā var šo te saliedēšanu taisīt, ja. Klasē, piemēram, skolotājiem, ja, kolosāli arī, ja. Draugu pulkā, kad spēlē, lai liederīgi pavadītu tiešām kopā būšana būtu liederīga, ja. Tad, lūk, ar šīm te metaforiskām kārtīm var taisīt storytelling, var taisīt kaut kādu, nezinu, projektu, var taisīt kaut kādu pasākumu, jā, varbūt, es nezinu, plānu un tā projām, jā. Tātad kopīgai laika pavadīšanai ļoti, ļoti radoši. Nu, un strādājot ar klientu, jo pēc savas būtības metaforiskās kārtas, kā instruments ir pielietojams jebkurā palīdzošā profesijā, jebkurā. Jā. Jautājums tikai no ar tām tēmām, ar ko var šīs profesijas pārstāvs strādāt. No tad skolotāji, jā, skolotājiem. Tātad strādājot ar skolēniem, skolēnu pašizpausmi, attīstīt skolēnam kritisko domāšanu, emocionālo inteliģenci, radošumu, ja, un, protams, arī risinot dažādas šīs te pusaudžu, ja, jauniešu situācijas. Noteikti ir nodarbībās gan metodes, gan arī kavas rādu, kuras īpaši patīk skolotājiem un arī skolēniem, ja, kuras jau ir sevi pierādījuši kā ļoti, ļoti labi instrumenti. Sociālie pedagogi, sociālie darbinieki. Jā, te atkal mēs saprotam, ka tas kontingents varbūt, ar kuru strādā sociālais pedagogs vai darbinieks, viņš, protams, nav no pavisam vieglajiem tādiem. Jā, tur tomēr ir sava plejāde ar problēmām. Un šeit metaforiskās kārtas ļoti labi palīdz pirmam kārtam izprast to cilvēku emocijas. Gan sociālam pedagogam pašam, gan arī viņa klientam. Jā, vai nu tas ir bērni, pusauģi, vai tie jau ir pieaugušie cilvēki. Jā. Un caur metaforiskām kārtīm šeit var paskatīties tieši cilvēka stiprās puses. Protams, arī vājās, jo vājās puses jau tur tāpat leks ārā, ja? Bet tieši meklēt šo te, uz ko cilvēks var balstīties, uz ko viņš var uzticēties, ja? Tad viņa stiprums. Palīdz risināt dažādus konfliktus, ja? Jo šajā kategorijā, protams, klientūrai ir daudz dažādu konfliktu, ja? Pārvarēt dzīves izaicinājumus. Man bija viena kursante, kura bija strādāja vīriešu cietumā. Jā, vīriešu cietumā arī kā sociālais darbinieks, un viņa stāstīja savu pieredzi, ka, protams, iedomājieties, kontingents atkal nav vieglajiem, jā, ka viņa mēģināja pielietot dažas no metodēm ar šīm te metaforiskām kārtīm, un jāteic, ka rezultāti pat bija ļoti, ļoti, ļoti labi.
Jā, es biju tā, nu, arī ļoti patīkami pārsteigta, jā, ka pietiekami labi tā tad pielāgojot noteiktas tehnikas, jā, tā tad arī šādā, nu, teiksim, klientu grupā, jā, spektrā arī šis kārtis ļoti labi strādā. Nu, koči un konsultanti, jā, atkal jebkura koča tipa situācija, problēma, ar kuru kočs var strādāt, ar kuru viņš ir tātad, nu, certificēts strādāt, ar kuru viņš ir sapratis, ka var strādāt, māk strādāt, jā, protams, izņemot psihiskos traucējumus, saslimšanas, smagās bērnu traumas, jā, pēctraumātisko stresu, nu, tātad vārdarbība, fiziskā, emocionālā. Tātad tas, nu, tas, ar ko koč, nu, pēc savas būtības nedrīkst nodarboties, jā, bet visas pārējās tēmas coachingā ļoti un pat ļoti labi strādā ar metaforiskām kārtīm. Nu, un ja mēs paskatāmies jau speciālistus, kas ir psihologi, psihoterapeiti, jā, tur jau ir principā plašs spektra situācijas, plaša spektra, taiskaitā šīs te grūtās tēmas, ja, kurās jau var pielietot speciālās kavas, par kurām es arī stāstu un rādu. Ja, tātad, lai šīs te traumātismu, vardarbību, ja, smagās atkarības taiskaitā, var arī pielietot šo te instrumentu. Ja, var pielietot šo te instrumentu. Nu, par kursa saturu. Tātad mums šajā kursā ir 8 nodarbības. Ja, 8 nodarbības. Šodien mums ir ievads, kurā mēs mazliet stāstu par šiem te, kas ir metaforiskās kārtas, ja, kā ar viņām strādā. Pirmajā nodarbībā tātad mazliet ir atkārtojums no šodienas, bet mēs sākam ar to, kā pareizi uzstādīt jautājumus metaforiskām kārtīm, ja? Un sākam skatīties tātad dažādas tehnikas, kuras ir jau gatavas. Tātad, kuras vienkārši ņem no, katrā kavā ir šī instrukcija, ja? Ņem no gatavās instrukcijas un ņem un strādā. Tātad, kā to visu var pielāgot ikdienas situācijām? Jā, uzreiz man jāsaka, katrā nodarbībā, katrai tēmai ir vismaz 3-4 tehnikas dažādas, ko es dodu, ko var pēc tam izmantot. Jā, pēc tam tiek sastādīts tāds jums aiziet materiāls, ja, kur ir visas šīs tehnikas aprakstītas, ja, tad jūs varat pēc tam ņemt un ar viņu strādāt. Otrā nodarbībā mēs ņemam psiholoģisko portretu, jeb tā saucamo es-koncepciju. Ja, strādājam šeit ar dažādām kavām, ja, bet tas, kas attiecās uz to, kas es esmu, ja, ko es daru un kā man izdodās tas. Ja, lūk. Protams, visas tehnikas mēs izmēģinām uz sevis. Bet ir jāteic to, ka, ja cilvēks jūt, ka, nu, tā kā negribās, jā, tad neviens nespiež. Neviens nespiež iet cauri tehnikai, bet tā ideja ir tāda, ka šo tehniku, ko es dodu, un cilvēks, tad kursants pats viņu izmēģina caur sevi, lai saprastu, kā strādā. Jāsaka, ka tā nav tāda ļoti dziļa iedziļināšanās, kā tas būtu, piemēram, konsultācijā. Jā, jo nu, laika limits ir tāds, kāds viņš ir. Es gribētu teikt, ka tā ir tāda demo versija vairāk, es izstāstu būtisko, es ļauju pamēģināt, jā, un cilvēks, ja viņš grib iet dziļāk, tad viņš to dara, nu, tā varbūt personiski starp nodarbībām, bet tiek izveidots, protams, čats WhatsAppā, kurā var uzdot sevi interesējušos jautājumus visu laiku, un arī jautājums par tehnikām, arī jautājums par sajūtām vai idejām vai insaitiem, kas nāk, jā, tātad to visu var uzdot un es atbildu. Tātad otrā nodarbība ir es-koncepcija. Trešajā nodarbībā mēs skatāmies šo te coachingu, ja, mērķu uzstādīšanu, sasniegšanu un prokrastināciju. Arī caur tehnikām, caur dažādām kavām.
Ceturtā nodarbība ir par resursu atklāšanu, iekšējo un ārējiem resursiem. Ceturtajā nodarbībā, kā ārējos resursus, mēs arī ņemam attiecības ar naudu. Jā, tā kā tur tā ārējo resursu naudiņa ar mums parunā. Piektā parasti, kā es saku, ir viena no tādām nevieglām nodarbībām, jo šeit mēs skatāmies pār problēmu situāciju izstrādi. Un te mēs strādājam ar bailēm, te mēs strādājam ar aizvainojumu, un te mēs strādājam ar vainas sajūtu. Tātad trīs tādi pamati, ja, kas ir kā problēma situācijas, varbūt tāds palaidē mehānisms. Ja? Sestajā nodarbībā mēs skatāmies trīs veida attiecības, tātad attiecības ar otru cilvēku, attiecības cilvēks grupa un attiecības grupa. Ja? Kur ir atkal tehnika, atkal dažādi veidi stāstu, kā strādāt. Piemēram, ja mēs cilvēks attiecībās mēģinam risināt, ja ir, teiksim, attiecība, piemēram, es un mana ģimene, jeb es un vecāki, ja, piemēram. Un arī, ja ir grupa, piemēram, es nezinu, viens kolektīvs pret otru kolektīvu, kā tas tur, jā, var šīs attiecības veidoties. Septītajā nodarbībā ir arī ļoti interesants tāda tēma mums. Es parādu, jo mūsdienās ļoti daudzi cilvēki strādā ar taro, strādā ar orakuliem, ja, un es pati ar to arī darbojos. Un es parādu, kā šīs te kārtis, taro un orakulu kārtis, jā, tad arī Lenormand kārtis, vai, tātad šīs te varbūt tādas mantikas kārtis, ir iespējams arī izmantot kā metaforiskās kārtas. Ļoti labi izmantojās, ļoti labi dažādi var kombinēt, jā, tā kā lūk šo septītajā mēs ņemam šādu te variantu. Un astotajā nodarbībā es dodu universālu algoritmu, kā strādāt profesionālā konsultācijā ar metaforiskām kārtīm. Tātad universāls algoritms, principā pēc šī algoritma var strādāt jebkurā konsultācijā, jā, vai tas ir coach, vai tas ir psihoterapeits, vai psihologs, vai tas ir garīgas rakstura kaut kādas prakses, jā. Tieši tāpat arī sociālais darbinieks pēc šī var programmu strādāt. Varbūt skolotājiem tur mazliet atšķirās, bet es arī dodu skolotājiem to idejas, jā, kā tur strādāt. Lūk, tā ir astotā konsultācija. Varbūt par tām kavām, kuras es pielietoju šajās nodarbībās, tātad būs noteikti universālās kavas, piemēram, man šeit arī ir viena tāda universālā kava, ja, tava pasaule, ja, būs resursu kavas, būs portretu kavas, abstraktās kārtis, skatīsimies dažādu stāstu un pasaku kārtis, ja, ņemsim kaut kur arī afirmāciju vai tekstuālās kārtis, ja, orakulu kārtis, un, protams, arī būs speciālās kavas, ja, ar kurām es stāstīšu, par kurām es darbošos. Kas ir ļoti būtiski saprast, ka, ja pašiem dotajā brīdī metaforiskās kavas nav jāskrien uz veikalu un nekas nav jāpērk. Ja? Jo katrā nodarbībā es raksturoju un stāstu par dažāda veida kavām, kas ir labi, kas nav labi, kā ar viņām strādāt, ko var ar viņām darīt, kur viņas nopirkt. Ja, šīs visas kavas ir manis izpētītas, es ar viņām strādāju, man ir ļoti apjomīgs, laikam, man drīz nebūs, kur likt visu tās kavas. Man ir kavas kaut kur ap 300 kavām kopsumā. Jā, tā kā tās kavas ir izpētītas, izskatītas, un es varēšu raksturot un arī pastāstīt, jā, kas un kā un ko, un tad jau jūs varat pieņemt lēmumu, doties uz veikalu un izvēlēties savas kavas, kas jums patiks, kas jums strādās, jo ir ļoti būtiski, ka kava, kuru konsultants vai cilvēks, kas pēc tam varbūt arī konsultēns klientus, ja, ka viņam pašam šī kava atsaucās, ka viņam pašam šī kava patīk.
Ja tas tā nav, tad arī klients ar šo kavu nespēs strādāt. Jā, tas ir arī tāds viens no fenomeniem. Jā, bet, kā jau es teicu, nekas nav jāpērk, nekur nav jāskrien. Ja jau kavas kaut kādas ir, burvīgi varēsiet jau pielietot un strādāt ar savām kavām. Jā, tā kā tas tāds